Meža apsaimniekošana ir atbildīgs, tomēr iedvesmojošs process. Skatāmies! Kurinot mājās silto kamīnu vai krāsniņu, bieži vien mēs pat neaizdomājamies, ka reiz degošās pagalītes lepni slējās kādā no Latvijas mežiem stalta koka paskatā. Tomēr dzīvē viss ir apritē, tāpat kā uzņēmums Saldū, kas rūpējas par Latvijas mežiem un koku ritējumu tajos. Mežsaimnieks RD Office atrodas Saldū, Striķu ielā, tomēr visa darbība un rosība notiek mežos. Uzņēmums piedāvā mežsaimnieciskos pakalpojumus un meža izstrādi gan Kurzemē, gan arī visā Latvijā. Mežsaimnieks RD pārziņā ir gan sagatavot un iestigot cirsmas, gan arī dāstot kokus, kas nozīmē, ka katru koku nomēra. Līdz ar to klients precīzi zinās, cik kādu koku ir kopā mežā, kā arī precīzi varēs novērtēt, cik malkas no tā var sanākt. Uzņēmums piedalās arī daudzos konkursos, līdz ar to visu laiku cenšas būt apritē. Uzņēmuma vadītājs aktīvi iesaistās arī Saldus meža īpašnieku apvienībā, kurā raksta pieteikums Eiropas fondiem, lai uzlabotu Latvijas meža situāciju, palīdzot meža saimniekiem. Mežsaimnieks RD arī pats apsaimnieko pašu mežus, kas nu jau sastāda vairāk kā 500 hektārus. Kā uzņēmuma īpašnieks stāsta, ko nopelnām, to ieguldām mežos. Bieži vien ir tā, ja tu ilgāku laiku neesi bijis kādā mežā, tad, kad tu aizēji, tas tāpat kā ar maziem bērniem, kad redzi, kad viņš jau ir izaudzis liels un sāk iet skolā.